Darba iespējas ķīmijas nozarē ir plašas un daudzveidīgas. Attīstoties ražošanai, tiek radīti aizvien jauni produkti, mainās arī ražošanas tendences. Tādējādi ir nepieciešami jauni un zinoši speciālisti. Rīgas lakkrāsu rūpnīca mums šogad ir 125 gadi. Mēs ražojam aptuveni 200 dažādus produktus, un mūsu stiprākās puses ir krāsas metālam. Tur mums aptuveni ir 60–70% no mūsu produkcijas. Un tā produkcija ir īpašā, jo viņa ir diezgan sarežģīti ražot, jo viņi ražojas reaktoros, kur notiek īstā ķīmiskā sintēze. Tas nozīmē, ka uzņēmums vistiešākajā veidā ir saistīts ar ķīmiju. Mums ir gan augstā līmeņa ķīmiki, zinātnieki, kas strādā pie jauniem produktiem un pie esošu produktu pilnveidošanas, gan arī pie kvalitātes kontrolas, kur mēs pārbaudām katru savu partiju, vai atbilst parametriem, un nevaram pieļaut kļūdu neviena no tiem posmiem. Ināra, tieši pie jums nonāk Rīgas valsts tehnikuma audzēkņi, kuri vēlas iegūt praktiskas iemaņas reālā darba vietā. Kādus darbus jūs viņiem dodat? Šeit viņi pārsvarā iegūst, teiksim tā, praktiskā darba iemaņas pieredzi, tādu. Sākam ar to, ka iepazīstinām viņus ar to, kas notiek mūsu rūpnīcā, kādus produktus ražojam, un tad pats svarīgākais ir tās metodes, ar kurām tos produktus pārbaudām. To viņi praktiski arī te apgūst. Cik gadus jūs strādājat savā profesijā, un kāpēc jūs ieteiktu jauniešiem izvēlēties šo ceļu? Es jau šeit strādāju 40 gadus, vienkārši, te ir kaut kas tāds romantisks, es teiktu tā. Vadība tieši jums arī vaicā, kurš no praktikantiem ir tik perspektīvs, ka viņu varētu pieņemt darbā. Uz kādām prasmēm jūs skatāties? Pirmām kārtām jābūt cilvēkam akurātam, lai tas produkts sanāktu. Un, teiksim, iesver vairāk, jeb mazāk pavirši to dara, tad līdz ar to gala produkts neiznāks vienkārši. Jeb iznāks ar tādiem parametriem, kas neapmierina. Ikdienas darbā nav rutīnas. Katra diena nes ko jaunu. Šajā cehā darbojas ķīmisko procesu operatori. Tie ir galvenie, kā tādi, varētu teikt, pavāri mūsdienās. Viņi samaisa dažādas putriņas, šajos katlos notiek sintēzes, un viņi pieskata viņus, un galā sanāk brīnums. Krāsa, gala rezultātā prieks. Tieši mūsu rūpnīcā ļoti pieprasīti ķīmijas speciālisti. Pamata līmeņa. Zināšanas ne tikai ir svarīgākās, svarīgas arī ir īpašības. Vismaz pāris, kas mūsu darbā ir svarīgas, tās ir augsta atbildības sajūta. Tas patiešām bez viņas nekādīgi. Gan arī dažādās nestandarta situācijās, lai rastu vienmēr pareizo izēju. Kādas iespējas šobrīd jauniem cilvēkiem Rīgas krāsu un laku rūpnīcā ir attīstīties un augt, iespējams pat veidot karjeru? Mēs paši gribam augt, mēs meklējam jaunus tirgus, domājam par jauniem produktiem, kopā mums tātad virzīties šajā, mēģināt to sasniegt. Vai jaunam profesionālim, kurš ir pabeidzis Rīgas valsts tehnikumu, būtu iespēja pie jums realizēt savas idejas, iespējams nodarboties ar pētniecību, varbūt pat radīt kādu jaunu produktu? Būtu ļoti patīkami sagaidīt cilvēku, kurš ir spējīgs radīt idejas. Protams, paies laiks, tā ir ražošanas, bet iespējas izaugt un parādīt sevi.